Esam Cēsīs, Cēsu pilī, kur kopš viduslaikiem cilvēki ir centušies būvēt mūrus un sevi pasargāt. Šodien tā ir ne tikai vieta vēsturei un kultūrai, šodien tā ir vieta arī ar lielu dabas daudzveidību. Tā ir kā zaļā sala pilsētas vidū, kur sev patvērumu ir atraduši daudz putni. Pils mūrs praugās ligzdo vismaz 11 dažādas putnu sugas, un apkārtnes parkos un vecajos kokos ligzdojošo putnu skaits ir vismaz 2 reizes lielāks. Putni rada skaņas ainavu šai vēsturiskai vietai jau kopš agra pavasara, kad šeit ierodās melnais ērickiņš un pieskandina plašo pils pagalmu, kovārņi, kas ligzdo spraugās, zīlītes. Kādam īpaši vērīgam pils apmeklētājiem varbūt izdosies ieraudzīt akmeņčakstīti, kura ligzdošanai izvēlēsies akmeņu krāvumu pils aizsarggrāvī. Tepat pagalmā tie vāc ligzdas materiālu, atrod drošo patvērumu mazuļu audzināšanai. Paiet vairāk kā mēnesis, kopš pirmie ligzdotāji savus mazuļus jau izved. Pēc vīras, kas ierodās šeit tikai vasaras sākumā, līdz pat augusta beigām, lidinās ap pils torņiem, vākdamas barību un atdzīvinādams šo vietu visas vasaras garumā. Svīrs ir ilgdzīvotājs, un gadu no gada, pārdesmit gadus, viņi ikreiz atgriežas vienā un tai pašā pils vietā, audzina 2 mazuļus, un kamēr baro vienas dienas laikā, ķerot kukaiņus var nolidot pat 500 kilometrus. Svīri ir ļoti labi lidotāji, un jaunie, kas ligzdu pamet augusta beigās, bez nosēšanās var nolidot pat 10 mēnešus. Visticamāk, attālums līdz Cēsu pilī tev ir mazāks, tāpēc droši brauc un skaties visu klātienē. Savukārt svīru ligzdošanai var sekot līdz tiešraidē visas vasaras garumā.